Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Spānijas pilsonību pagājušajā gadā ieguvuši nepilni 300 000 ārvalstnieku. Varas iestādes ziņo, ka tas ir augstākais rādītājs vairāk nekā 10 gadu laikā. Spānija pretimnākšanu imigrantiem skaidro ar to, ka cilvēki ir vajadzīgi, lai kompensētu sabiedrības novecošanos un darba spēka trūkumu. Visvairāk jauno pilsoņu bija no Marokas, Kolumbijas, Venecuēlas un Hondurasas. Spānijā ir spēkā tiesību normas, kas atvieglo pilsonības iegūšanu bijušo Spānijas koloniju pilsoņiem. Šonakt Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecās Krievijas drons. 2 cilvēki guvuši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņī virzienā, kas ir aptuveni 20 km no Galacas. Rumānijas bruņotie spēki pacēla gaisā 2 iznīcinātājus F-16 un helikopteru. Skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti arī brīdinājuma ziņojumi. Taču Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai dronu notriektu, tā preses konferencē pavēstīja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecināja alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par notikušo drona ietriekšanos dzīvojamā namā Rumānijā. Es apliecināju, ka NATO ir gatava aizstāvēt katru sabiedroto teritorijas centimetru, sacīja Ritte. Krievijā Volgogradā pēc dronu trieciena aizdegusies uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca. Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīca ir lielākais naftas produktu ražotājs Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Uzņēmums gadā pārstrādā vairāk nekā 15 miljonus tonu naftas. Latvijā sāk darbu jaunais ministru kabinets. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības savā pirmajā darba dienā jau izdevis pirmo rīkojumu. Tas ir par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē. Paziņojumā medijiem Dombrava norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu, un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu. Turpinās projekta Drošā skola realizācija. Tā ietvaros vairākās Daugavpils skolās ieviesīs viedos drošības risinājumus. Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz maija vidum, pašlaik notiek vērtēšana. Pašvaldība plāno iegādāties video novērošanas kameras, uzstādīt automātiskās autostāvvietu barjeras, apsardzes sistēmas un iegādāties citas tehnoloģijas. Projekta mērķis ir sekmēt viedo pašvaldību attīstību Latgales plānošanas reģionā, ieviešot Daugavpils un Preiļu novada pašvaldību izglītības iestādēs vienoto drošības pārvaldības sistēmu. Drošības risinājumus ieviesīs Daugavpils pilsētas vidusskolā, 2 ēkās un to teritorijās Kauņas ielā un Tautas ielā, Daugavpils iespēju vidusskolā, 2 ēkās un teritorijā Valkas ielā, tāpat risinājumi paredzēti Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas skolas ēkā, sporta zālē un teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir gandrīz 1,4 miljonu eiro, 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 2030. gada pasaules hokeja čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Tā šodien tika nolemts Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Latvija iepriekš rīkoja pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. un 2023. gadā. 27. gadā čempionāts notiks Vācijā, 28. gadā Francijā, bet 29. gadā Slovākijā. Jāatzīmē, ka 2030. ir arī Ziemas olimpisko spēļu gads. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi jaunus noteikumus. Tie nosaka bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmu grupās un finansējuma piešķiršanas kārtību pedagogu darba samaksai. Noteikumi paredz lielāku pedagogu likmju skaitu grupām atkarībā no bērnu skaita. Plānots darbinieku atbalstam izveidot arī motivācijas fondu 2% apmērā no algu fonda. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildu un lielisku nedēļas nogali jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio